Svēto rakstu lasījums no 1. Samuela grāmatas 16. nodaļas. Un tas kungs sacīja uz Samuēlu: cik ilgi tu būsi noskumis par Saulu, ka es esmu to atmetis, lai viņš vairs ilgāk nebūtu ķēniņš pār Izraēlu. Pildi savu ragu ar eļļu un sataisies ceļam. Es tevi sūtīšu pie Isaja, šī betlēmieša, jo no viņa dēliem es esmu izraudzījis sev ķēniņu. Bet Samuēls sacīja: kā es varu iet? Tiklīdz Sauls to dzirdēs, tā viņš mani nogalinās. Tā tas kungs sacīja: ņem sev līdzi jaunu teli no lielopiem un saki: es esmu nācis nest kājumo upuri tam kungam, un ielūdz arī Isaju upura mīlestā, tad es tev darīšu zinām, kas tev būs jādara, jo tev būs jāsvaida tas, kuru es tev norādīšu. Un Samuēls tā darīja, kā tas kungs viņam bija sacījis, un nogāja uz Betlēmi. Tad viņam pretī nāca pilsētas vecai aiz bailēm trīcēdam un jautādam: vai tu nāc miera nolūkā? Un viņš atbildēja: miera labad gan, es esmu atnācis, lai tam kungam nestu kājumo upuri. Šķīstieties un piedalieties kopā ar mani kājumā upura mīlestā. Un viņš sveitīja Isaju un viņa dēlus un ielūdza viņus upura mīlestā. Un notika, kad viņi bija atnākuši, tad viņš uzlūkoja Eliābu un domāja: tiešām šis gan būs tas, kas tā kunga priekšā ir viņa svaidītais. Bet tas kungs sacīja Samuēlam: neskatieties uz viņa ārējo izskatu, nedz uz viņa garumu, nedz uz viņa augumu. Viņu es neesmu izraudzījis, jo Dievs neskatās tā, kā redz cilvēki. Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet tas kungs uzlūko sirdi. Tad Isajs pieaicināja Abinadabu un lika tam iet Samuēla priekšā, bet viņš sacīja: arī viņu tas kungs nav izredzējis. Tad Isajs lika Šamam nākt priekšā, bet viņš sacīja: arī viņu tas kungs nav izredzējis. Un tā Isajs izveda Samuēla priekšā savus 7 dēlus, bet Samuēls sacīja: no šiem tas kungs nevienu nav izredzējis. Tad Samuēls jautā Isajam, vai visi jaunekļi bijuši? Un viņš sacīja: vēl ir atlicis tikai pats jaunākais, bet tas ir auju gans. Tad Samuēls sacīja Isajam: nosūti un liec viņu atvest šurp, mēs neapsēdīsimies tiekams viņš nebūs atnācis. Tad viņš nosūtīja un lika to atvest, un tas bija iesārtiem vaigiem, skaistām acīm un labu izskatu. Tā tas kungs sacīja: celies, svaidi to, jo tas ir viņš. Tad Samuēls ņēma savu eļļas ragu, un viņš to svaidīja viņu brāļu vidū. Un sākot no šīs dienas tā kunga gars nāca ar spēku pār Dāvidu un palika arī turpmāk viņā. Un Samuēls cēlās un aizgāja uz Rāmu. Āmen. Lasījums no Pāvila vēstules Efeziešiem 5. nodaļas. Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni. Gaismas auglis viscaur ir labprātība, taisnība, patiesība. Un pārbaudiet, kas tam kungam patīkams. Nepiedalieties neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā. Protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt. Bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma. Un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Tāpēc ir sacīts: uzmosties, kas guli, un celies augšā no miroņiem. Tad atspīdēs tev Kristus. Amen. Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Uzklausīsim mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēliju,
ko uzrakstījis svētais Jānis 9. nodaļā. Un garām ejot, viņš ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. Viņa mācekļi viņam jautāja: Rabī, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis? Bet Jēzus atbildēja: Ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Man nākas strādāt tā darbus, kas mani sūtīs, kamēr ir diena, nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. To sacījis, viņš špļāva zemē, taisīja no siekalām svaidāmo, uzlika šo svaidāmo uz viņa acīm un sacīja viņam: Ej, mazgājies Zilonas dīķī. Tad viņš aizgāja, mazgājās un pārnāca redzīgs. Tad kaimiņi un citi, kas viņu iepriekš bija redzējuši, ka viņš ubagoja, sacīja: Vai šis nav tas, kas sēdēja un ubagoja? Daži sacīja: Viņš tas ir. Citi turpretīm nē, bet viņš tam līdzīgs. Viņš pats sacīja: Es tas esmu. Tad tie viņam sacīja: Kā tad tavas acis ir atvērušās? Viņš atbildēja: Cilvēks, kuru sauc Jēzus, iztaisīja svaidāmo, svaidīja ar to manas acis un sacīja man: Ej uz Zilonu un mazgājies. Tad es aizgāju, mazgājos un kļuvu redzīgs. Tie viņam jautāja: Kur viņš ir? Viņš sacīja: Es nezinu. Tad viņi šo agrāk neredzīgo cilvēku aizveda pie farizejiem. Bet tā diena bija sabats, kad Jēzus bija taisījis svaidāmo un bija atvēris viņa acis. Arī farizeji viņam atkal jautāja, kā viņš ticis redzīgs. Viņš sacīja tiem: Viņš uzlika svaidāmo uz acīm, es mazgājos un varu redzēt. Tad daži farizeji sacīja: Šis cilvēks nav no Dieva, jo viņš nesvētī sabatu. Bet citi sacīja: Kā grēcīgs cilvēks var darīt tādas zīmes? Un tie sāka šķelties savā starpā. Tad viņi atkal saka neredzīgajam: Ko tu pats saki par viņu, ka viņš atvēra tavas acis? Tas sacīja: Viņš ir pravietis. Bet jūdi neticēja tam, ka viņš bija neredzīgs un kļuvis redzīgs, kamēr tie nebija atsaukuši izdziedinātā cilvēka vecākus. Viņi tiem jautāja: Vai šis ir jūsu dēls, par kuru jūs sakāt, ka tas neredzīgs dzimis? Kā tad viņš tagad var redzēt? Viņa vecāki atbildēja: Mēs nezinām. Mēs zinām, ka viņš ir mūsu dēls un ka viņš ir neredzīgs dzimis. Bet kā viņš tagad var redzēt, to mēs nezinām. Tāpat nezinām, kas viņam atvēra acis. Jautājiet viņam pašam, viņš ir pilngadīgs. Viņš pats par sevi atbildēs. Tā viņa vecāki runāja, baidīdamies no jūdiem, jo jūdi jau bija sarunājuši katru, kas viņu apliecinātu par Kristu, izslēgt no draudzes. Tāpēc viņa vecāki sacīja: Viņš ir pilngadīgs, jautājiet viņam pašam. Pēc tam viņi otrais pasauca cilvēku, kas bija neredzīgs bijis, un sacīja viņam: Dod Dievam godu. Mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks. Tad tas atbildēja: Vai viņš ir grēcinieks, to es nezinu. Vienu es zinu, ka es neredzīgs tagad varu redzēt. Viņi tam sacīja: Ko viņš ar tevi darīja? Kā viņš atvēra tavas acis? Un viņš tiem atbildēja: Es jums jau teicu, bet jūs neesat klausījuši. Kāpēc jūs to vēlreiz gribat dzirdēt? Jūs taču negribat kļūt par viņa mācekļiem. Tad tie viņu nolamāja un sacīja: Tu esi viņa māceklis, bet mēs esam Mūzes mācekļi. Mēs zinām, ka
ka ar Mūzu ir runājis Dievs, bet par šo mēs nezinām, no kurienes viņš ir. Izdziedinātais viņiem atbildēja: tas ir dīvaini, ka jūs nezināt, no kurienes viņš ir, un tomēr viņš ir atvērs manas acis. Mēs zinām, ka Dievs grēcinieks neklausa, bet ja kāds ir dievbijīgs un dara Dievu prātu, to viņš klausa. Ne mūžam vēl nav dzirdēts, ka kāds būtu atvēris acis cilvēkam, kas neredzīgs piedzimis. Ja viņš nebūtu no Dieva, viņš neko nevarētu darīt. Tie viņam atbildēja: tu viss esi grēkos dzimis, un tu gribi mūs mācīt? Un tie viņu izzina ārā. Jēzus dabūja zināt, ka viņi to izdzinuši ārā. Saticis to, viņš sacīja: vai tu tici cilvēka dēlam? Tas atbildēja: kungs, kas tas ir, lai es varētu viņam ticēt? Jēzus viņam sacīja: tu esi viņu redzējis, kas ar tevi runā, tas viņš ir. Bet viņš teica: es ticu, kungs, un pielūdzu to. Un Jēzus sacīja: uz tiesu es esmu nācis šajā pasaulē, lai tie, kas neredz, kļūst redzīgi, un tie, kas redz, akli. To dzirdēja daži farizēji, kas bija pie viņa, un viņam sacīja: mēs taču neesam akli. Jēzus viņiem sacīja: ja jūs būtu akli, jums nebūtu grēka. Bet tagad jūs sakāt: mēs redzam, tāpēc jūsu grēks paliek. Āmen. Kungs Dievs, Svētais Gars, nāc un atdari mūsu Tava vārda patiesību un piepildi mūsu sirdis ar to. Āmen. Es priecājos, kad man teica: iesim tā kunga namā. Mēs dziedājām ievadu psalmā. Kurš gribētu no mums, ka viņu izslēdz vai izdzen no draudzes? Turpretīm, cik viegli daudzi paši labprātīgi pamet draudzi. Kas viņus izdzen? Vilšanās, nepatika, aizvainojums, neapmierinātība, garlaicīga, jo nav interesanti, laika trūkums. Kas aizdzen cilvēkus no draudzes? Viena ticības māsa reiz man teica: pēc daudzu gadu apmeklējumu es aizgāju no kādas draudzes, jo draudzē bija izskanējis lūgums palīdzēt grūtībās nonākušai mācītāju ģimenei, kurā bija vairāki bērni, bet vietas priekš dzīvošanas viņiem bija kļuvusi par maz. Es aizgāju, jo man šis lūgums nebija pieņemams. Kādam varbūt nepatīk kāds draudzes loceklis. Ne tā paskatījās, ne to pateica, ne tā izturējās. Vai mana ticība ir atkarīga no cilvēkiem? Vai manas attiecības ar citiem cilvēkiem var izmainīt manas attiecības ar Dievu? Apostols Pāvils mums māca: pieņemiet citu, kā Kristus mūs ir pieņēmis. Un kā Kristus jums ir piedevis, piedodiet arī jūs.
Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite, bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti. Kā viena miesa, mēs Kristus miesa un locekļi, bet viņš ir draudzes galva. Varbūt kādam liekas, ka draudzē prasa naudu. Bet vai šie naudas lūgumi ir naudas prasīšana? Jeb tas varbūt ir atgādinājums tam, ka šī ir kopējā Dieva draudze. Ne mācītāji, ne draudzes priekšnieki, ne draudzes padomes, bet visas draudzes kopējā. Kopējie līdzekļi, kopējā apkure, kopējā elektrība, kopējā svētdienas skola, kopējās lūkšanas, kopējie dievkalpojumi. Dievs pats mums māca, kā lasām praviešu Malehija grāmatā. Atnesiet katrs savu 10. tiesu pilnā vērtībā manā klētī tā, lai arī manā mājā būtu barība. Dieva namā, kurš visiem mums ir kopīgi, uz laiku uzticēts, lai to koptu, uzturētu un vadītu. Viņa mājoklis ir mūsu visu kopējā draudze. Tā draudze, kas seko Jēzum. Kādam varbūt nepatīk mācītājs, viņa sacītais vai izturēšanās. Bet mācītājs ir aicināts un iecelts Dieva kalps, kurš kalpo draudzē, cik vien mācēdams un varēdams. Augsburgas ticības apliecībā, atsaucoties uz Jēzus Mateja evaņģēlijā sacīto, ir teikts: gan sakramenti, gan Dieva vārds ir iedarbīgi Kristus pavēles un iestādījumu dēļ. Pat ja tos pasniedz un sludina ļauni cilvēki. Varbūt kāds nejūt dzīvību, jo redziet, kādā citā vietā, kaut kur cilvēki ir aizgrābti un tos pārņem trīsas, bet šeit nav interesanti. Varbūt kādam vienkārši vairs nav laika atnākt uz savu draudzi pie Dieva. Ķēniņš Dāvids mums liecina, tiešām neviens, kas uz tevi gaida, nepaliks kaunā. Kaunā paliek tie, kas vieglprātīgi tevi atstāja. Atsvešinādamies no Jēzus, cilvēki ir atraduši vienīgi izmisumu un nāvi. Šīs dienas evaņģēlijā, ko tikko dzirdējāt, neredzīgā cilvēka vecāki zināja, ka viņu dēlu dziedināja Jēzus, bet viņi nebija gatavi liecināt, lai tikai netiktu izslēgti no draudzes. Jo izslēgšanai no draudzes bija ļoti nopietnas sekas. Tā bija izslēgšana no reliģiskās un sabiedriskās dzīves. Cilvēks vairs nedrīkstēja apmeklēt templi, būt kopīgs lūkšanās un dievkalpojumos. Izslēgšana nozīmē atdalīšanu no Dieva tautas kopības. Tikt padzītam nozīmēja pilnīgu cieņas zaudēšanu, noraidīšanu un atstumšanu. Pat ierobežotu tirgošanos un arī ierobežotas ģimenes attiecības. Tā bija publiska pazemošana un kauns un smags trieciens visai ģimenei. Neredzīgā vecāki tik ļoti no tā baidījās, ka viņi norobežojas no sava paša dēla sacīdami: jautājiet viņam pašam,
viņš ir pilngadīgs, viņš pats par sevi atbildēs. Šie viltīgie farizēji jau bija vienojušies. Katru, kas Jēzu apliecinās par Mesiju, izslēgt no draudzes. Viņi bija īpaši neatlaidīgi un izmantoja dažādas pieejas. Viņi neliekas mierā un 3 reizes aicina neredzīgo cilvēku liecināt. Un vienīgi meklē, kur var viņam piesieties, kur var apsūdzēt. Un viss pārējais nav svarīgs. Kurš tas bija, ko viņš ar tevi darīja un kā viņš atvēra tavas acis. Likums viņiem ir pirmā vietā. Sabats ir pārkāpts. Jēzus siekalu sajaukšanu ar dubļiem farizēji pielīdzināja mīcīšanai, kas ir viena no 39 sabatā aizliegtām darbībām. Arī ārstēšana sabatā bija atļauta vienīgi tad, ja cilvēka dzīvība bija apdraudēta. Bet par cik neredzīgais tāds bija piedzimis, viņa dzīvībai nekas nedraudēja. Arī tas ir pārkāpums. Neredzīgais vīrs pēc Jēzus dziedināšanas kļūst redzīgs. Viņš nebaidās. Viņš liecina ne tikai farizējiem, bet arī kaimiņiem un visiem apkārtējiem. Viņš nenoliedz, nenovēršās, bet viņš apliecina. Tāpat kā apustuļi Pēters un Jānis reiz sacīja, mēs nevaram nerunāt par to, ko esam redzējuši un dzirdējuši. Pēc satikšanās ar Jēzu, nu jau redzīgais vairs nevar klusēt. Vēl vairāk, viņš pat ar savām atbildēm ironizē un izaicina farizējus. Viņu izdzen no draudzes. Bet Jēzus viņu neatstāja vienu. Viņš atgriežas atpakaļ un jautā redzīgiem, vai tu man tici? Es ticu, kungs. Viņš atbild. Jēzus gaisma bija apspīdējusi viņu. Jo tāds bija Dieva plāns, lai viņa darbi tiktu redzami. Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis, saka Jēzus mums. Katru, kas mēs šeit esam, ir apspīdējusi Jēzus gaisma. Tā ir tā pati gaisma, ko Dievs jau pirmajā radīšanas dienā radīja. Šo gaismu mums nes pats Jēzus sacīdams: es esmu pasaules gaisma. Šī te gaisma atver acis tiem, kas neredz, un redzīgos tā padara aklus. Jēzus atver acis. Cik gan daudzi ir pametuši draudzi, jau saņēmuši Dieva gaismu. Un tos ne ar ko vairs nevar iedzīt atpakaļ. Cilvēks ar atvērtām acīm var izvēlēties savu ceļu tālu pasaulē, kamēr Dievs vien aicina viņu atgriezties mājās. Reiz arī mēs bijām tumsa, bet tagad esam gaisma savā kungā. Dzīvosim kā gaismas bērni. Jo tāpat kā Jēzus ir pasaules gaisma, tā arī mēs, viņa bērni, esam gaisma. Lai šī Jēzus mūžīgā gaisma
atspīd mūsos vienmēr. Un mēs priecātos, kad mums saka, iesim tā kunga namā. Āmen.